Tad nākošais domgrauds paņemt par piemēru ceļu. No bezformas saviļņojuma apziņā parādās priekšmets. Viņš rodas pirms debesīm un zemes. Atrodas bezskaņas un miera stāvoklī. Viņš ir neatkarīgi ne no kā, nemainot savu stāvokli. Viņš iet caur laika riņķiem, nesairstot. Tieši tā rīkojas visa radošā, visa dzimstošā sākums zem debesīm. Es nevaru paņemt un pielāgot kādu pareizu vārdu, apzīmējot to ar zīmi. Paņemšu jēdzienu ceļš. Veidojot tam aprakstu, nosaukšu viņu par dižo. Dižo nosauksim ar vārdu atnākošais. Atnākošais aprakstīsim ar vārdu tālais. Tālo aprakstīsim ar vārdu atgriezniskais. No šejienes veidosim secinājumu. Ceļš ir varens, debesis varenas, zeme varena, cilvēks arī varens. Ir 4 sfēras, kur eksistē varenais. Un cilvēks šajā virknē aizņem pirmo vietu. Cilvēks ņem par piemēru zemi. Zemi ņem par piemēru debesis. Debesis ņem par piemēru ceļu. Ceļa piemēram ceļam par piemēru ir viņš pats savā dabīgumā. Nu, tagad var teikt. Kamēr es lasīju, viss tas bija tikai skaidrs. Var pateikt citādi, ka ne no kā, tas par to ne no kā. Apziņā veidojas priekšmets, kuru nosauc par ceļu. Tātad var teikt, ka ceļš vai pasaules griba, kā pasaules attīstības ceļš, pēkšņi parādās pat no sevis. Mums šķiet, ka tas kaut kā jocīgi, pareizi, tāpēc, ka mēs izvēlamies kaut kādu mērķi, un tad, kad mēs no viss kā izvēlamies kaut ko vienu, tad mūsos veidojas kustība pie tā mērķa, iekšēji. Pēc tam mēs to kustību īstenojam ārēji. Kāpēc ceļš rodas pirms rodas debesis un zeme? Ķīnas filozofijā debesis un zeme
varētu teikt tā, debesis ir augstākā realitāte, zeme ir zemākā realitāte. Vai debesis nosaka, kam jābūt, zeme to sevī pieņem un uzaudzina. Tad kāpēc ceļš parādās pirms parādās zeme un debesis? Jautājums ir par kādu apziņu. Pareizi. Tas ir tas, ko mēs saucam par pašesošanu. Pašesošais arī nosaka šo ceļu. Var teikt, viņa apziņā nevis kā personas pašesošajā, bet kā dzīves kustības principā. Šis ceļš veidojas it kā pats no sevis. Nu, šeit es domāju, var izmežģīt mazliet smadzenes. Tad man šķiet, tas pats par sevi saprotams. Labi. No kā sākas jūsu ceļš? Jebkāds dienas ceļš. No kā? Nu, varētu teikt no punkta, bet ja mēs paņemtu tā praktiskāk, tā momenta, kad mēs pamostamies. Bet kurā brīdī, kad mēs pamostamies, sākas ceļš? Pamodušies, ne tikai piecēlušies, un nolemjam kaut ko darīt. Un vēl? Ko tad? No pirmās domas un kustības. Un tagad visu, ko jūs pateicāt, pirms visa šitā rodas ceļš. Nu, ja tā citādi to paskaidro. Bet, lai tas rastos, jums jāizdara vēl viena lieta pirms tam. Nu jā, tad tas apziņā, tas rakstīts apziņā, kaut kas veidos. Nu, es teiktu tā, jāizvēlas virziens. Pareizam saslēgumam pagaid, tas būs pēc tam. Pagaidām ne no kā, no viss, kas mums ir, viss, kas gaida mūs šodien, no viss tā, kas vēl nav noticis, izveidojas ceļš. Ja traucē, tad vēl pasacīt. Nekādam traucē, sakiet, ja? Tātad, vēlreiz. Tātad ir viss kaut kas. Nekas konkrēts. Mēs pamostam. Es teikšu tā, tajā brīdī, kad mēs identificējam sevi kā sevi, tajā brīdī arī rodas ceļš. Var teikt, mēs apzināmies, ka mēs esam mēs. Pilnīgi pareizi, it kā pats par sevi saprotams. Pilnīgi pareizi. Pilnīgi pareizi. Neviens nedomā, neviens nemostās tādu domu. Redziet, kā ir. Ja tā mēs ņemam atkal, ja mēs runājam par mūsu tradīcijām, tad mēs no rīta pamostoties jau zinām, ko mēs darīsim tuvākās pusstundas laikā. Tad vai mēs uz
toleti, dušu, ēstaisīs, kāda starpība. Mēs to jau zinām. Tāpēc to momentu ceļš mēs esam palaiduši jau iepriekš. Un ja mēs to ceļu esam palaiduši, tad tālāk mēs ejam. Kur ir? Nu, mēs ejam pa ceļu, bet pa tādiem zemes ceļiem. Tas nav tā, ka tā, es tagad pamostos, es identificēju, jā, Borns identificē sevi, jā. Nē, protams, ka tas tā nav tā. Bet, lai aprakstītu, kas notiek, tas nozīmē, ka veidojas iekšējais stāvoklis no rīta līdz vakaram. Tātad šis stāvoklis jau parādās kā no rīta līdz vakaram, kā tāda virzoša as. Labi. Man gribas, lai tas virziens būtu mazliet saprotamāks. Es domāju, ka mēs šo stāvokli varam sajust vai bijām sajutuši. Tad, kad vai nu bija kaut kāds liels nogurums, un mēs pamodāmies no rīta, izgulējušies. Vai mēs nekādus plānus neveidojam no rīta? Un no rīta pamostoties, stāvoklis, kurā mēs esam, mēs viņu tieši vārdu nodefinēt. Nevis sekot, bet nodefinēt mēs varam kā sevi. Mēs nodefinējam sevi. Un šajā definīcijā arī notiek šī ceļa parādīšana. Tad, kad mēs esam ikdienā, nu, teiksim, tajā rutīnā, tad mēs jau zinām, ko mēs darīsim, ka mums jāskrien uz darbu un tā tālāk. Bet šeit šis stāvoklis notiek, nu, tā kā ne no kā, bez afirmācijas vai bez kaut kāda tur burtošanas. Nu, kā pēkšņi. Pēkšņi iekšējais stāvoklis, tad parādās ceļš. Nē, šobrīd bija svarīgi tikai saprast, ko nozīmē apziņā parādās priekšmets, kuru sauc par ceļu. Pareizāk sakot, kurā apzīmē ar zīmi ceļš, bet kuram tādu vārdu nevar pielāgot autors. Un, ja tagad iedomājamies, ka ir kaut kāda apziņa, un apziņā ir bezgalīgi daudz visa kā, bet nav ne zemes, ne debesis, tas nozīmē, ka tajā momentā, kad ir Dao izvērsies, un tajā Dao iekšā ir bezgalīgi daudz visādas iespējamās kustības, pēkšņi parādās attīstības as. Tāpēc arī par mums, runājot no rīta, mums arī parādās šī as, jo mēs esam pamodušies. Nevis, kad pamodušies, vai neesam piecēlušies, bet neesam pamodušies. Es tā vienreiz pamodos, pareizāk sakot, piecēlos. Un pamodos es tad, kad ar galvu iegāju stiklā. Un stikls, protams, sapnis. Un tad es pamodos. Bet piecēlos es līdz tam. Redziet, kā piecelties, pamosties, izrādās divas dažādas lietas. Nu, vismaz manā pieredzē.
Un, ja jūs iedomājaties tādu vidi, kurā ir tas hauss, un pēkšņi parādās tāda kā kustības virziens, viņš nav konkrēts. Viņš nav tā uz tās mājas puses. Tāpēc viņš arī nav kā ārējais atribūts, viņš ir kā iekšējais atribūts. Un svarīgi ir tas, ka viņš pats sevi definē. Pats sev ir piemērs. Ko tas dod? Tas dod tādu informāciju, ka katram mums ir savs ceļš, un līdz ar to nav labāks vai sliktāks ceļš. Un ka mums nav ko konkurēt savā starpā, ejot pa ceļu. Ja mēs neejam pa ceļu, tad mēs sākam konkurēt. Tālāk, pēc šī paša scenārija, ir hauss, tajā hausā parādās ceļš, un pēc tam parādās debesis un zeme. Debesis un zeme kā divas vides, iekš tā paša dala. Un, piemēram, kā garīgā pasaule un materiālā pasaule. Nē, ceļš šobrīd pagaidām ir gan tam, gan tam. Jāsaprot, ka arī zemē ir savs ceļš. Ja ceļš ir iepriekš, un arī debesīm savs ceļš. Un ja mēs nodefinējam debesis kā garīgo pasauli, a zemi kā materiālo pasauli, tad tiem ceļiem jāiet tā, ka viņi kādā brīdī iegūs kopumu. Kurš iekš davu viņus abus ietver? Kopumu, tas nozīmē, ka garīgais bagātinās materiālo, a materiālais parādīs garīgā iespējas. Tas runājot par to pašu eksāmenu rezultātu, tad, kad mēs tā skatāmies, mums vienalga kāds faktiskais rezultāts. Mums bija svarīgi, kādā stāvoklī mēs esam un ko mēs ar to rezultātu tālāk darīsim. Pavisam vienkārši piemērs, arī no eksāmenu momentiem. Man pasniedzējs jautā par tādu natrija kālija sūkni. Un es pēkšņi saprotu, ka manā galvā nekas nav palicis. Vienkārši. Nekas tas nozīmē. Pat īsti neatceros, kurā vietā viņš ir. Pasniedzējs saka, kā? Kā jūs neatceraties? Jūs taču par to mācījāties veselu gadu. Kad gadās kaut kādas vietas vienkārši aizmirsti, tikai tāpēc, ka tu viņus nepielieta. Tad katrā šūnā ir natrija kālija cūknis. Un tad, kad šūna elpo, tad viņi laiž iekšā natriju, laiž ārā kāliju, un tā tālāk. Tā ir tā saucamais cūknis, kas dod šūnai elpot. Notiek šūnas elpošanas process. Bet, ja es būtu kādā iepriekšējā stāvoklī, tad ko es izdarītu? Apvainotos uz sevi vai uz pasniedzēju. Kad uz sevi es neatceros, uz pasniedzēju. Viņš varēja nejautāt. Tātad ir rezultāts, ka es nezinu. Kāds ir rezultāts? Jā, lielisks. No tāda viedokļa, ka es tagad zinu, ko es varēšu cilvēkiem iemācīt. Un kopš tā momenta šīs zināšanas pamazām ieviešas jebkurās lekcijās, kur saistīts ar mikro līmeni mūsu ķermeni. Tātad, lai labi pasportot, vajag
Ko? Labi paēst natriju kāliju. Nu, tas ir viens no mikroelementi, divi mikroelementi, ar kuriem šūnas tad barojas. Klāt vēl tur daudz mikroelementu, bet no tā vieta. Tātad, tad, kad mums ir ceļš, mēs jebkuru rezultātu varam pārveidot par lielisku. Jo mēs nezinājām, ka mēs to nezinām, tagad mēs zinām, ko mēs varam uzzināt. Un tādu piemēru ir pietiekoši daudz, ieņem tieši eksāmenu piemēru. Jo ir ceļš, un ceļš vienmēr ļauj rezultātu pārveidot par labu. Tad kāpēc cilvēks virknē starp ceļu, zemi, debesīm ir visvarenākais? Tad ceļš varens, garīgā pasaule, teiksim, varena, materiālā pasaule varena. Cilvēks arī varens. Kāpēc tad cilvēks ir visvarenākais vai pirmais šajā varenībā? Kas tad? Ar cilvēku palīdzību var. Tātad cilvēks var apvienot ar cilvēku palīdzību. Ceļš vienkārši ir cilvēks. Un tad, jā. Tā tūlītās mums te bija pateikts priekšā. Es eksistēju tikai tāpēc, lai redzētu mantu lietu atgriešanos. Te nebija pagaidām par ceļu iet, ja? Bet tas ir pareizi. Tad kāpēc cilvēks, redziet, mēs visi šeit cilvēki. Un visiem mums jājūtās kā varami. Varbūt justies tā mēs arī jūtamies, ja? Bet vai rīkojamies šādi? Ko tad? Tas ir gudri. Bet, piemēram, ar taviem bērniem, viņi uzreiz zina, kur ir labuma vieta. Končiņas ir loģiski. Enerģija, jā. Tātad, ko viņi redz? Labuma vietu. Tātad, kur viņu ceļš ved? Jā, tur, kur ir labums. Nu, re, kur jau vieglāk. Tad, ko pavairo cilvēks? Labumu, jā. Un tāpēc arī cilvēks ir dižens. Dišs. Jo viņš var pavairot labumu. Debesis, zeme un ceļš nevar pavairot labumu. Bet ja nebūs ceļš, tad nebūs virziens, kurā var šo labumu pavairot. Nebūs zeme, nebūs uz kā. Jā, nebūs uz kā šo labumu pavairot. Nebūs debesis, nebūs no kurienes paņemt šo labumu. Jā, tā ir simbioze. Bet svarīgi bija saprast tas, ka tādā piemērā ar bērniem, ka šādā veidā bērni palielina to labumu. Es tagad nerunāju, ka viņiem tur končs jādod vai vēl kaut kas, ja? Bet kādi viņos ir prieks, kad viņi atrod to gardumu.
Tas nav samaslots, tas ir īsts. Kur? Tas ir īsts prieks. Jā, īsts prieks. Un viņi, ja šādu prieku nevis končas dodot, bet tieši šādu prieku, patieso prieku, mēs esam spējīgi pavairot, tāpēc mēs esam diži. Un līdz ar to mēs atjaunojam ceļu, mēs atjaunojam zemi, atjaunojam debesis, atjaunojam Dao kā tādu. Nu, ir grūti, bet jūs kaut kā turatīs, ja? Tātad, ejam tālāk. Lai šo ceļu mēs varētu priekš sevis, labi, interesantāk no citu viedokļu paskatīties. Tagad mēs sevi atcerieties, ja, tad es esmu vajadzīgs tikai tāpēc, lai redzētu, kā lietas atgriež pie sava avota. Tas nozīmē, ka mēs arī atgriežamies pie sava avota. Mums atgriezties pie sava avota ir nepieciešams, lai pilnveidot sevi tālāk. Bet manta, kā jebkura manta, ja, viņi var teikt novecina un aiziet pārstrādāt. Nu, ja tā viņam tā stikla glāzi. Bet tā kā ceļš parādās pirms parādās debesis un zeme, tad, ja es jums pajautāšu, ko jums vajag izvēlēties? Viņus mērķi, naudu, daudz naudu, ja, nevienāk mazliet, ja, tad mērķi, naudu vai ceļu. Jā, it kā ceļš. Jā, bet, ja es jums tagad pajautāšu, kas visā šajā stāstā bija debesis? Mērķis, jā. Un nauda bija zeme. Nu, ja tā mēs nemanām. Un ja ceļš rodas pirms debesīm un zemes, un ja es jautāju, ko izvēlēties mērķi, vai izvēlēties naudu, vai ceļu, tad ceļu, protams, ka izvēloties dabūn visus trīs. Ja izvēlās kaut ko vienu, tad pārējo nedabūn. Tagad jautājums, kā izvēlēties ceļu? Ceļš ir kustība no sava avota pie sava avota. Ja mūsu sākums būtu dzemdību namā, tad vajadzētu aiziet vienkārši līdz dzemdību namam, pastāvēt tur. Un tā kā tu esi jau atgriezies, ja? Restartējies. Jā, katru vakaru pusdienas laiku. Nu, ja viņš tajā dzemdību namā dzims. Redzi, tā kā viņš tur nevar restartēties. Labi, kāds ceļš var parādīt? Mums viņš tāpat tās ir iemiesojas, ka tik spārni neaug. Lāpstiņām būs neērti. Jā. Labi, gars ir mūsu radošums, jā, mūsu radošuma pazīme. Tā ir sevis identificēšana. Garīgs cilvēks vienmēr sevi identificē.
sevis identifikācija kā egoisms, kas nav tas, bet sevis identifikācija kā vienotā daļiņa, tas ir garīgs cilvēks. Bet jautājums, kā rodas ceļš? Ja mēs sakam pats no sevis, tad jautājums, ko nozīmē pats no sevis, ir rakstīts, ka apziņā. Šajā gadījumā ir kopapziņa, bet mūsu apziņa ir līdzīga tam pašam, tai pašai kopapziņai. Pamēģini. Nē, tādā ziņā pamēģini nolēmt. Es šobrīd nesaku, ka tu neej pa ceļu, ja, bet es saku par to, ja mums šķiet, ka mēs varam nolemt iet pa ceļu. Jā, ja mēs nolemjam, tad ceļš jau bija. Tas tā nevar būt pareizi. Nu, re, kur sanāk. Tad jautājums, kā izveidot ceļu, ja viņš veidojas no daudzuma, visa kā apziņā. Loģiski ieslēdz. Pasaules griba parādās pati no sevis. Jā, pasaules griba parādās pati no sevis. Bet tas ir pasaules griba. Mums tāpēc vieglāk. Mēs varam pastāvēt pie koka un sajust pasaules gribas kustību. Nu, kādā ziņā? Nu, ka koks stāv vertikāli. Ir jābūt, viņš tikai arī var būt pasaules gribā. Jā, ceļš ir pats. Jā, ceļš ir bez mūsu, es teiktu tā, viņš ir un nav vienlaicīgi. Tāpēc viņam ir jāparādās, ja mēs runājam par savu ceļu. Te pietiekoši vienkārši, ja jūs paskatāties, ka jums ir apziņa. Tūlītās pie būtības. Jums ir apziņa. Un šajā apziņā ir visa jūsu dzīve. Visa. Jūs varat neapzināties to, ka visa dzīve. Bet ir visa dzīve. Un tagad šajā visā dzīve ir jāierauga dzīvības kustība. Un tas arī būs tas ceļš. Šajā gadījumā mēs esam bioloģiski dzīvi, ja mēs tagad runājam, ja? Bet tad, kad es jums parādu analoģiju starp to, ko raksta Lao Tzu, tad mūsu dzīve līdz tam brīdim, kad ceļš parādās, tieši parādās, nozīmē, ka tagad būs viņš jāizvēlās. Ja? Tajā brīdī viņš parādās starp bezgalīgi daudzām lietām mūsu apziņā, kas notikušas ar mums mūsu dzīvē. Notikumi, lietas, attiecības, visa kā daudzums. Un no šajā daudzumā pēkšņi parādās ceļš. Tas nozīmē, ka jūs varat izvēlēties šo ceļu un varat izvēlēties eksistenci. Jā, tā ir iekšēji. Bet redziet, ja tā saka, kā ārēji tas izskatījās priekš manis šī ceļa izvēle, es vienkārši ieraudzīju sevi. Es pēkšņi ieraudzīju vienā momentā savu to patieso dabu. Un tajā momentā, kad es ieraudzīju to patieso dabu, es ieraudzīju visus notikumus, kuros tā patiesā daba izpaudās. Kā varētu teikt, tāds atbalsts punktiņš.
Un tie atbalsta punktiņi savienojas vienā līnijā, kura, protams, nav tāda vienkārši taisna, ja, bet viņi, nu, ja tā ņem plaknē zīmē, ka viņi tādi vīgi. Un tad tā ir tā saucamā iekšējā patiesība. Ārēji tas izklausās aptuveni tā. Es esmu nolēmis kalpot Dievam. Ārēji, saprotiet, ja nu ir noformulē. Vai tas ir saprotams formulējums? To es nezinu. Bet, nu, šodienas sarunā es esmu nolēmis iet pa ceļu. Ko tas nozīmē? Tajā momentā man nebija nejausmas. Nu, pa ko vispār runā cilvēki, runājot pa ceļu? Tad var teikt, ka ceļš manā apziņā, kā būtība, jēga, tur definīcija kaut kāda vēl neeksistē. Nu tāds. Un es viņu gāju. Un ja es viņu sāku iet, tad viņš, nu, es noiešu šitādu posmu. Viņš paņem un atver nākamo. Divi tik lieli kā iepriekšēji. Noiešu šo posmu, viņš atver nākamos. Nu, viņš atver vienmēr tajā virzienā, kurā es neesmu gājis. Un tā ceļš pats sevi atver. Vai pats sevi atvērpju. Tāpēc apziņā pēkšņi starp daudzām lietām mēs ieraugam sevi patieso vai savu patiesību. Aptuveni saprotam. Kā Tas ir tas, ka cilvēks sāk uzdot jautājumus, kas viņš ir. Jā, var arī, kas es esmu, kāda jēga manai dzīvē. Cilvēks eksistē. Viņš neuzdos savus ja es līdz tam brīdim neuzdevu tos jautājumus, man bija viss kā labi. Viņš varbūt tās iet par šo ceļu, vienīgais viņam šī kondīcija, viņš... Nē, tad viņam nebūs tāds stāvoklis, pa kur es stāstīju. Nebūs ceļa izvēles stāvoklis. Jā, viņš varbūt iet pa ceļu kopš dzimšanas. Varbūt. Kā viņš tur ticis, nezinu. Vecāki ievedi. Iespējami. Vai neļāvuši viņam klājot. Un viņš tā tur bija ievesīts. To ir ļoti grūti iedomāties, it sevišķi ar cilvēku. Iedomājieties, ka bērns zīdainis pasaka, tas nozīmē, ka dod pupu. Pieliek, viņš tā pazīž 10 minūtes. Pēc tam saka, viss viņš paiet. Un tālāk viņš sēž bībeles priekšā un lūdz, lai šķirst. Un tā iedomāties ļoti sarežģīti. Ne, iedomāties varbūt var. Tipisks mūsdienu bērns. Jā, tipiski mūsdienu bērns. Jā, ne visi, kā izrādās. Tātad saprotiet, ja cilvēks, kurš tiešām iet pa ceļu, viņam nerodas stāvoklis, kad viņam jāizvēlas ceļš. Jo viņš jau viņu ir izvēlējies. Bet ir tas stāvoklis, kad cilvēkā, kā apziņā, ir bezgalīgi daudz dažādu savstarpēji nesaistītu lietu. Un viņam jāizvēlas.
Un tajā brīdī viņš arī izvēlas to ceļu. Un tālāk viņš arī viņu iet, nu, un ceļš vairs vaļā. Tad nākošais, lai mēs to ceļu saprotam, ka mēs ejam pa ceļu, ja jau mēs viņu esam izvēlējušies, tad mums vajag saprast, ko nozīmē pastāvīgi pilnveidoties. Tad pilnīgais kustībās neiet pa iestaigātu taku vai pēdām. Mūsu kustības, sevišķi automātiskās, viņas ir ierakstīts kā taciņi, vai viņi katru dienu tiek pārrakstīts pa jaunu. Ir ierakstīts kā iemīta taciņi. Tad mēs pamostamies, tur ejam kaut ko darīt, nu tā tālāk. Ja, tā saucamā ierastais rīta rituāls. Lai no tā ierastā atbrīvotos, ir dažādas mākslīgas iespējas. Tātad šodien es ceļos un kāpju uz labās kājas, rītas ceļos uz kreisās. Ja man kāds traucē, tad viņu atbīdu un tik un tā no tās kājas ceļos. Un sanāk tā, ka katru nākamo rītu jāizvēlas, no kuras kājas jāceļas. Jā, kājas tikai divas. Bet redz, arī mūsu DNS ir tikai 2 pāri, un no 2 pāriem viss DNS sastāv. Izrādās. Tā kā ar 2 kājām varētu pietikt. No tāda viedokļa, ka šodien ar labo, rīta kreiso, parīta kreiso, aizparīta kreiso, pēc tam atkal labo. Ar abām būs DNS bojājums. Nu, ja no tāda viedokļa skatāmies. Labi. Tātad tas, kas ir pilnīgs kustībā, neiet pa iestaigātu taciņu vai pa pēdām. Pilnīgā valodā nemēdz būt, nu, es teiktu, tādu kā aizķeršanās vārdu un aizrunāšanās. Ja mēs runājam par cilvēkiem, kuri piekop oratoru mākslu, tad viņi tādi kļūst, jā, viņi nepielieto dažāda veida skaņas, kuras mēs dzirdam biežāk nekā pašu saturu. Nu, tāds A, U un tā tālāk. Ko tur cilvēks ieliek. Vai vārdus parazītus. Teiksim, jā, un tā tālāk. Tālāk. Pilnīgais skaitļošanā vai skaitīšanā nemeklē palīdzību skaitekļos. Pilnīgais durvju aizvēršanā neizmanto aizbīdņus un slēdžus, bet atvērt ir neiespējams. Tad, ja mēs iedomājamies durvis, kuras mēs tādā veidā esam aiztaisījuši, tad laikam būtu jāielīmē pareizi. Bet, ja mēs runājam par sevi,
Ziniet, ja tādu paņēmienu, pārbaudīt sevi, vai mēs esam pilnīgi durvi aizvēršanā. Tad jūs priekšā kaut kur uz sienas ir balts mērķis. Tagad šis mērķis kaut kur aizskrien. Un aiztaisiet durvis, ka tas mērķis vairs neatgriežas jūsu domāšanā. Aptuveni, ja tā izskatās pilnīgā kustība, ja viņš aizver durvis, viņš aizverot informāciju pa mērķi, aizver to pilnībā. Ja mūsos vēl kustās šī informācija, tad viņi mūs ir savienojums. Pilnīgais mezglu siešanā vai, nu jā, var teikt, pilnīgais sasiešanā. Viņam nav vajadzīgi striķi un mezgli, bet atpīt neviens nespēs. Tāds pavisam ikdienas piemērs, tas ir olšūnas apaugļošana. Savienojas vai sasienas divas šūnas un sasienas tā, ka viņas nevar atsiet. Bez striķiem, bez mezgliem. Viedam cilvēkam tas viss dod pamatojumu, lai pastāvīgi pilnveidotos. Viņš palīdz visiem cilvēkiem, nevienu nenoraidot. Pastāvīgi pilnveidojoties, viņš palīdz visiem pasaules priekšmetiem, neko nenoraidot. Tādu attieksmi var aprakstīt kā skaidrības turpināšanās. Un tieši tāpēc vietas cilvēks, pilnveidojoties, ir skolotājs cilvēkam, kurš nepilnveidojas. Cilvēks, kurš nepilnveidojas, ir līdzeklis priekš cilvēka, kurš pilnveidojas. Tas jau tāds mazliet praktiskāks. Pieņemsim, ka augstākā valdība, tad mēs ņemam augstākie amati, viņi visu laiku pilnveidojas. Tas nozīmē, ka viņi iet pa savu ceļu un tā tālāk. Tad mēs viņiem esam priekš kam vajadzīgi, ja mēs neejam pa savu ceļu. Lai viņi varētu pilnveidoties. A mums priekš kam vajadzīgi viņi? Lai mēs varētu tikt pie pilnības. Kad skolotājiem neizrāda cieņu un kad pret mērķu sasniegšanas līdzekļiem neatiecas ar mīlestību, pat ja ir zināšanas, tad atrodas milzīgā pašapmānā. Un tas tiek aprakstīts kā apslēptu zināšanu pamats. Tad kas ir apslēpto zināšanu pamats? Kad skolotājiem neizrāda cieņu un pret mērķu sasniegšanas līdzekļiem
neattiec ar mīlestību, pat ja ir zināšanas, tad ir liela pašapmāna stāvoklī. Vai ir skaidrs, kāpēc tas ir pamats slēptām zināšanām? Nu, varētu teikt tā, tas it kā pats par sevi saprotams, ka tie, kuriem ir vara, vajadzētu mīlēt tos, kuriem viņas nav. Ar tiem, kuriem nav šīs varas, vajadzētu ar cieņu attiekties par tiem, kuriem ir šī vara. Ar cieņu, nevis ar bailēm. Un šajā, ja to nedara, tad cilvēks ievirzās dziļā sevis mānīšanā. Un tieši šajā visā pasākumā vai visā stāstā arī ir tās lielo zināšanu vai dižo zināšanu noslēpumi. Tad jāpasaka, ka izskatās, ka viss ir ļoti vienkārši. Ja tev ir vara, tad mīli tos, kuriem viņas nav. Ja viņi nemīl tos, kam nav vara, vai viņi ir jāciena? Nē, viņiem ir jāmīl. Bet to nedara. Tad viņi ir dziļā sevis maldināšanā. Bet par tiem pārējiem, kam nav vara, viņi ir jāciena? Ja? Jā, skolotāji jāciena. Nu, arī viņi var. Ko tad viņi nemāca? Samērību pieņemsim. Nu labi. Taisīsim vēl vienu pārtraukumu.